Mani sauc Andris. Esmu bijušais ieslodzītais. No ieslodzījuma atbrīvojos 2012. gadā. Reizēm ir tā, ka cilvēkam var būt viss, viņam var būt vieta, kur dzīvot. Viņš ir tā kā finansiāli nodrošināts, viņam ir darbs, bet tajā pašā laikā viņam nav sabiedrība, tāds draugu loks, ar kuriem kontaktēties. Un pēc kaut kāda laika viņš vienkārši tā kā izdeg, sākās varbūt stress, depresija. Es arī pazīstu tādu cilvēku, kurš ir tā kā vīlies visā dzīvē tikai dēļ tā, ka viņam nav tāds draugu loks, uz kuriem varētu ar kuriem varētu dalīties savās problēmās, izrunāties, vienkārši satikties, vienkārši parunāties, pat neko īpaši kopā nedarīt. Tas īstenībā ir svarīgi. Droši vien arī pārstāvā ir tā, ka cilvēks tā kā grib, bet viņš nemāk vai nav spēka vienkārši rīkoties pareizi un kaut ko mēģināt, vai arī nav palīdzības vienkārši no malas tā kā. Un tas bieži vien beidzas ar to, ka viņš atgriežas ieslodzījumā. Jo viņš pirms tam ir, teiksim, cilvēks vai zadzis vai laupījis, viņš tā ir mācējis izdzīvot. Tad šobrīd, ja tā kā nav cilvēku, kas norādītu to pareizo ceļu vai kaut kādā veidā atbalstīt, tad viņš agri vai vēlu jau atgriežas pie tā paša vecāna. Меня зовут Андрей. Я сидел в Долгорецкой тюрьме, бывший заключенный. Я хочу такую работу, которая к душе относится, чтобы с душой можно было работать, чтобы тебе нравилось. Чтобы приятно было. Да, было. Работало, чтобы тебе приятно было, что ты знаешь. Ну а что есть твои таланты, что ты умеешь? Я по строительству умею, потом с деревом могу работать. Без друзей и поддержки ты, конечно, не будешь один, это сложно очень. А так у меня есть друзья, которые мне помогают, и я также сам им помогаю, друг за друга держимся, и никаких у нас проблем нет. А тут тебе предоставляют что-то новенькое, да, ты, допустим, обучаешься каким-то там профессиям, тебя не будет тянуть к преступлениям, ты общаешься с людьми, которые тебе помогают, ты уже иначе мыслишь, и тебя иначе совершенно, все совершенно иначе намного. Ты иначе размышляешь, иначе разговариваешь, и у тебя нет тяги к тому, чтобы пойти на преступление, у тебя мысли совершенно другие. Gribās kaut kādu specialitāti, iegūt, vai būtu tik tiešām tas saka, profesionāls vairāk vai mazāk, lai būtu izaugsme. Man ir arī pabeigta galdniecības un metinātāji tie kursi un ir diplomi, viss ir kārtībā, bet cilvēkiem tagad vajag tikai ar pieredzi, bez pieredzes. Un tur es atduros, kad es vienkārši nevaru dabūt pēc profesijas. Un tad es tad tur pastrādāju, tad šur pastrādāju, tādā veidā. Es domāju, ka jebkurā momentā cilvēkam, vienalga, cik tās problēmas ir un cik viņas ir daudz un cik dziļas, cilvēkam vajag, lai būtu kontaktpersonas, ar ko kaut vai runāt par to tēmu, kurš varētu atbalstīt tevi, ieteikt kaut ko. Kad tu esi viens šinīs, tu ņemies, kūlies un tu pārdzīvo, tu aiziet durvis, atkal ciet. Cilvēks iespaidojas no apkārtējās vidas. Tur, kur viņš atrodas, viņš par tādu arī paliek.